Sveiki! Mēs pašlaik atrodamies Ogres tehnikuma foajē, un man aiz muguras ir audzēkņu pašu gatavotas Valentīna dienas dekorācijas. Šodien mēs iesim pa skolu un noskaidrosim studentu un pasniedzēju domas par Valentīna dienu. Tā ir laikam sirsniņa diena, un visu mūžu, kad man bija skolas laikā, tad jau es viņai svinējusi, līmējusi sirsniņas uz vaigiem, gaidījusi kaut kādas mīlestības vēstulītes un puķītes. Tagad jau īstenībā arī sanāk svinēt, jo man ir bērni, un tad mēs vienmēr gatavojam sēdas tur pusdienas un tā, un kaut kādas sirsniņas izdekorējam, uzpūšam sirsniņu balons. Tā. Es domāju, ka Valentīna diena par katram ir personīgi, jo vai jums ir kaut kāda Valentīna vai jums nav, jo katrs domāja par sevi. Varbūt tas ir kaut ko briesmīgi, bet varbūt tas ir ļoti mierīgi par kādiem cilvēkiem. Es domāju, ka Valentīna diena, kā jebkuri pozitīvi vērsti svētki, ir jauks veids, kā atzīmēt kaut ko labu, šajā gadījumā mīlestību. Tā kā es noteikti neesmu pret, bet varbūt tāds mans novēlējums būtu Valentīna dienas noskaņai piešķirt klāt arī kādus arī latviešu izcelsmes svētkus, piemēram, šajā te laikā, februāra vidū, populāri latviešiem arī ir meteņi, kas ir gaismas atzimšana pār tumsu, kad cilvēki svin to, ka dienas paliek gaišākas, un tad mēs varētu salikt kopā šo te gaismas ceļu un mīlestību kā tādu pozitīvu pavasara iesākumu. Nē, diemžēl es nesvinēju Valentīnas dienu, jo man nav pārīti ar kam svinēt Valentīna dienu. Zini, man, kad bija 14 gadi, es pirmo reizi izlasīju tādu grāmatu, man vasarā nebija ko darīt. Toreiz vēl nebija interneti vai TikToki, kur nolasīt visu savu laiku. Un es paņēmu no plaukta grāmatu, kas saucās Džeina Eira, un izlasīju to pa 2 dienām un 2 naktīm, jo nevarēju aiziet gulēt, cik ļoti man patika tā grāmata, jo es gribēju zināt, kas notiks tālāk. Tā kā mans ieteikums ir Džeina Eira. Man patīk. Jā, man patīk vispār tas, kas ir saistīts ar spalvām un eņģeļiem, un tāpēc man patīk gan sirsniņas, gan sarkana krāsa, gan tie spārni. Jā, vairāk jau es laikam dekorācijas neredzēju. Vēl kaut kur bija? Es domāju, ka skolas dekorācijas ļoti wow. Es domāju, ka tie, kuri darīja visas šīs dekorācijas, ļoti lieli malči. Man patīk, viss superīgi. Man ļoti patīk tā sirsniņa. Es zinu, ka skolotāja Kristīna Bicāna to taisīja kopā ar skolēniem. Un man liekas jauks veids, ka var arī jebkuru skolēni savos starpbrīžos un brīvajos brīžos iet nobildēties gan ar saviem draugiem, gan varbūt kādu mīļoto. Tā kā man liekas ļoti jauka dekorācija.